Pirmkārtām tas noteikti bija labbūtība darbiniekiem, jā, nu, jo, teiksim, lai viņus motivētu, mēs pirms tam izmantojām citu karti, mēs izmantojām, nu, ka mēs patiešām maksājām ēdināšanai. Jā, tā kā mēs vienkārši pārgājām uz bonus karti, bet, nu, ēdināšana tas ir konkrēti piesaistīts vienam uzņēmumam, citam patīk, citam nepatīk, vienam garšo, vienam negaršo, vienam dārgi, vienam lēti, jā. Bet, ja cilvēks var izmantot to jebkur, nu, tas ir daudz, daudz labāk, un varbūt tās cits arī nāk ar kastīti uz darbu, viņš paēd savus viesmaizīti, bet aiziet pēc tam izmanto kādai veselībai vai kādai masāžai vai kam, jā, kas varbūt tās, ka nav iekļauts atkal veselības apdrošināšanā. Nu, protams, ka, ja to var apvienot kopā ar nodokļu atvieglojumiem, tas jau ir pats labākais, jā. Kafija, augļi, jā, šī pati bonuskarte, ēdināšana, jā. Un tas varbūt tās liekas, kas tur sīkums, jā, it kā tās summas jau nav milzīgas, jā, salīdzinoši varbūt tās ar algu, jā, ko cilvēks saņem, bet, tas ir tomēr tāds papildus bonus, jā, bet tanī brīdī, kad mēs intervijās darbiniekiem stāstam, teiksim, mēs parasti to pieminam kaut kur tur vēlāk, no sākuma jau ir alga un tā, un tad, jums ir tāds, jā, ļoti jauki, jā, tas, vai jūs to, kad ir, cilvēkiem tas ir vismaz jauniem darbiniekiem, viņi uztver to par tādu, patīkamu piedāvājumu klāt pie darba algas. Čekus, nē, tas ir papildus, diezgan paliels administratīvais sloks. Tad katrs čeks tomēr ir jāskatās, vai tur ir, es nezinu, varbūt tās, kad alkohols iekšā vai kas tur ir, jā, vai nezinu, tur nopircis teju kopā ar teikānu, jā, tas ir pārāk sarežģīti, jā. Paldies Bonskotei, kad iedevāt mums arī tādu paraugu, jā, un uz tā pamata mēs varējām izveidot savu. Mēs to izdarījām ļoti veiksmīgi. Mums ir divreiz gadā tādas lielās sapulces, kuru laikā mēs izstāstījām, ievēlējām pārstāvjus, vai arī visu to kvorumu dabūt, ja, kad lai darbinieki tur ir. Tā kā tas bija tā diezgan vairāk un mazāk gluds process. Ja mēs paskatāmies arī to, ka kopā pret algu fondu tas koplīgums jau nav nemaz tik ļoti lielas summas arī, ja? Tā kā varbūt ka tās bailes ir lielākas par to, kas tad tas īsti ir.